Mantojums, ko nevar izjaukt dēļos. Galds manā dzimtā nekad nav bijis tikai mēbele. Latviešu filozofs Pēteris Laķis savulaik rakstīja par garu vientulību un cilvēka sasaisti ar laiku, un kur gan vēl spilgtāk šī sasaiste izpaužas, ja ne pie kopīga galda. Tur var sastapties nevien ar tiem, kas fiziski sēž mums blakus, bet arī tiem, kuru stāsti ieēdušies galda virsmā kā neiztīrāmi vaska traipi. Līdz šim savā dzīvē esmu piedzīvojusi vairākus mēģinājumus atrast savu vietu pie šī sarežģītā vēstures un pretrunu klātā galda. Valodu sadursmes milša kastē. Man ir 4 gadi, kad sēžu pie virtuves galda, kājas draiski karājas pār krēslu malu, jo vēl nespēju aizsniegties līdz zemei. Ja redzu, ka vecmāmiņas somā tiek pakotas smalkmaizītes, zinu, ka drīz dosimies uz bērnu laukumiņu, kas brīnumainā kārtā izrādās mana pirmā saskarsme ar diplomātiju. Nekautrējoties uzrunāju laukumiņā sanākušos bērnus un prasu latviski, krieviski. Kāda tante, vērojot manu bilingvālo manevrēšanu, zinātkāri vaicā Omei: Kto u vas v семье русский, mama ili papa? Uz Omas lakonisko atbildi: Neviens. Tante neizpratnē bola acis. Tobrīd pie mūsu ģimenes galda sēž praktiskums. Eju bērnu dārzā, kur mācības notiek krievu valodā, jo tas ir vistuvāk mājām. Turklāt bērnībā tajā gāja arī mana mamma un viņas brālis, kas laikā, kad bērnu dārzu rindas galu šķiet gandrīz neiespējami sagaidīt, man piešķir savdabīgu blatu. Audzinātājs neprot izrunāt manu vārdu, un mani tas skaitina, jo es esmu Ketija, nevis Keķija. Mani regulāri sūta uz daļrunas un dzejoļu konkursiem, kā arī liek atskaitīties komisijām, kas nāk uz bērnu dārzu, latviešu bērnu, kurš dzeju krieviski runā labāk nekā tie, kam tā ir dzimtā. Esmu kā mazs tilts, par kuru staigā svešas mēles, un 4 gadu vecumā vēl nedomāju par to, ka šis tilts kādu dienu varētu plaisāt. Zeme, kas atdod svešo. Man ir 6 gadi. Vasaras tveicai tā vien rodas vēlme atvēsināt basās kājas, tās aizsūtot kādā kurmim raksturīgā ekspedīcijā, vecvecāku dārza dobē. Varbūt tie ir Jāņi, bet varbūt mana dzimšanas diena. Svētku galds ir iznests dārzā. Tētis, lidinot puķi, dobē uzskrien stikla lauskai. Rēta ir dziļa, bet asinis gandrīz nedabiski tumšas. Oma skaidro, ka šī zeme, uz kuras viņas vecais tēvs pats savām rokām reiz cēla māju, un ko ģimene pēc kara atguva, nekad nav pilnībā tīra. Kopš pēckara laikiem, kad te dzīvoja svešie, kas grūžus metuši laukā pa logu, dobēs mēdz uzplaukt stikla lauskas, metāla stieples un svešu laiku atkritumi. Tas ir mūsu dzimtas galds, mēs uz tā klājam tīru linu galdautu un ziedus, bet apakšā vienmēr ir kāds šķambas gabals no pagātnes. Mēs rušinām dobes un vēsturi mēdz iegriezt pirkstos. Tas nenozīmē, ka pārstāsim stādīt puķes, ar kurām rotāt svētku galdu. Sapņi par limuzīnu ar iebūvētu džakūzī. Man ir 11 gadi, mācos 4. klasē, un pat nenojaušu, ka mana vecvecmāmiņa Emma Sibīrijā ar šo pašu izglītību skaitījās ļoti izglītot. Pie sava 11 gadnieces galda zīmēja nākotni, kas man pašai nezinot ir kliedzošā pretrunā ar manu sakņu skarbumu. Tobrīd domāju, ka būšu aktrise vai modele, vai aktrise un modele. Braukšu limuzīnā, kurā iebūvēts džakūzī un bezrūpīgi baudīšu dzīvi. Tajā skanēs skaļa mūzika, un viss izskatīsies kā MTV kanāla klipos. Skolā tiek uzdots veidot ģimenes koku. Manas kājas beidzot aizsniedz grīdu pie virtuves galda. Man blakus sēž mamma un Ome. Viņas raud. Šīs asaras ir mana pirmā īstā sastapšanās ar Sibīriju. Uzzinu par vecvecmāmiņu Emmu, kuru kopā ar manu Omi un vēl 2 maziem bērniem izsūtīja tikai tāpēc, ka bija nepieciešams nokomplektēt izsūtīto skaitu. Ģimeni, kuru īstenībā vēlējās izsūtīt, kāds bija painformējis. Viņi bija aizbēguši un paslēpušies mežā. Lai nokomplektētu pilnu skaitu ar izsūtītajiem, izvēle krita uz manas Omes ģimeni. Viņi tika izsūtīti kā buržuji un tautas ienaidnieki, bet, kad neatkarības gados tika pacelti vecie arhīvi,
Pieņemšanas un nodošanas aktos konfiscēto mantu sarakstā atradās vien dažas piena kannas un veci instrumenti. Par laimi viņi visi veiksmīgi atgriezās atpakaļ. Pa daļām, katrs individuāli. Latvijā viņi atkal satikās, bet tobrīd viņu mājās bija ievākušies kaimiņi. Pie mūsu ģimenes galda sēdēja nu jau cita ģimene. Mana dzimta uzskatīja, ka nav gatava izlikt nākamo ģimeni no mājas, kas tajā pašā laikā bija viņu dzimtā māja. Viņi nevarēja citiem nodarīt to, ko paši bija piedzīvojuši. Skolotāji šo visu klausās, bet vēlāk lasas priekšā lasa Noras Ikstenes romānu Mātes piens. Sajūtos drošībā, jo domāju, ja jau par to raksta grāmatās, tad tas ir beidzies. Vēl nezinu, ka vēsture mēdz atgriezties kā slikti sagramots ēdiens. Karaliene ar 5 poundiem. Ir mani 13. Ziemassvētki. Pie galda rulēja piparkūku mīklu, ar vienu aci tulkojot ikgadējo apsveikumu vēstuli no angļu radiem. Mans vecvectēvs uz turieni aizbrauca kara laikā un nonāca gūstā. Vēlāk no viņa tika saņemtas dažas vēstules, taču padomju laikos vecvectēvs nerakstīja, jo baidījās, ka šeit kāds sāks interesēties par vēstulēm, kas pienāk no ārzemēm. Tās tika slēptas zem klēdes dēļiem, taču žurkas bija pamanījušās sagraust atpakaļ adresi, tādēļ saikne pazuda. 90. gados kāds ārzemju latvietis, esot Anglijā, lika sludinājumus Latvijas avīzēs, ka tāds un tāds meklē savu ģimeni. Savā laikā mammas brālis draudzējās ar meiteni, kas abonēja žurnālu Diena. Viņa zināja manu vecvectēva stāstu. Kādu dienu viņš saka, paklau, ir ļoti interesants sludinājums, tiek meklēts dēls Vitālijs, dzimis Latgalē, lūgums piezvanīt. Zvanot uz numuru, tika secināts, ka pēc visiem dotajiem lielumiem opis ir īstais, tika sarunāta tikšanās Anglijā. Lai aizbrauktu, bija nepieciešams nokārtot vīzu, taču Latvijā vēl nebija Anglijas vēstniecības, tādēļ mammas brālis ar opi brauca uz Maskavu, lai kārtotu nepieciešamās atļaujas. Pavisam drīz es arī braukšu uz Angliju, bet vīza man tobrīd nebūs nepieciešama. Iztulkoju radinieku sūtīto novēlējumu, un māma no aploksnes man pasniedz 5 poundus, kas vēstulē zīmīgi ierakstīti pretī manam vārdam. Pēc ziemas brīvlaika ar nu jau iemainīto valūtu pie skolas kafejnīcas galda jūtos kā karaliene. Pasaule ir kļuvusi plašāka, un Anglijas radi šķiet kā tilts uz dzīvi, kurā vairs nebūs jāslēpj vēstules zem klēdes dēļiem. Kvalitī Jāņi. Man ir 15 gadi. Angļu radi ir atbraukuši uz Latviju, lai nosvinētu ar mums Jāņus. Starp Jāņu sieru uz galda stāv arī krāsainās Quality Street konfektes, kas atvestas kā suvenīrs. Tulkoja vecstāvam viņa pusbrāļa teikto. Šī nav pirmā reize, kad angļu radi brauc uz Latviju. Daļa no ģimenes pie mums bija laikā, kad ekonomiskajā situācijā vēl varēja redzēt padomju laika sekas. Ārzemnieki bija pārsteigti, ka Rīgas centrā bija problēmas ar toalešu pieejamību. Kafejnīcās viņi prasīja baltu kafiju, bet dabūt kafiju ar pienu nemaz nebija tik viegli. Ļoti bieži bārmeņi skrēja pēc piena uz tuvāko veikalu. Lai būtu lētāk, radi tika izmitināti gan pie draugiem, gan ģimenes. Tajā laikā bija pieņemts, ka ja visā mājā bija parādi par komunālajiem maksājumiem, tad uz kādu laiku visiem tika noslēgts siltais ūdens. Tā nu sanāca, ka šis periods sakrita ar to, kad bija ieradušies mūsu ārzemnieki. Vecvectēvs prasīja opim, cik to es parādā? Es samaksāšu, lai to karsto ūdeni pieslēdz. Bet opis nemācēja viņam paskaidrot, ka mēs par visu esam maksājuši, bet tikai tāpēc, ka visai mājai ir parāds, arī ūdens tiek noslēgts visai mājai. Kad klausos opja un viņa pusbrāļa sarunā, saprotu, ka esmu kas vairāk par tulku. Vairs nav svarīgi, vai dušā tek augsts vai silts ūdens, bet gan tas, ka joprojām varam brīvi satikties. Ceru, ka angļu radi pie mums varēs braukt arī tad, kad man pašai būs bērni. Un varbūt tad vienīgais, ko viens otram varēsim tulkot, būs dziesmu vārdi, nevis komunālie rēķini. NATO 5. pants. Man ir 18. Šķiet, ka lūs ne tikai galds, bet visa pasaule. Politikas un tiesības skolotājs Skots pie kartes skaidro NATO 5. panta nozīmi. Krievu tanki pie Ukrainas robežas vairs nav liecības vēstures grāmatā,
tie ir tagadne. Man ir bail, man ir ļoti, ļoti bail, bet skolotājs saka, ka jāsaglabā miers. Dusmojos uz sevi, kad sabiedriskā vietā netīšām atbildu krieviski. Dusmojos uz tanti autobusā, kura atvainojas svešām mēlē. Dusmojos, kad pat ārzemēs pūlī atpazīstu krievu valodu. Arī Čehovs, kuru man vēlāk studijās jāmīl, šķiet kā nodevība. Pie galda iestājies klusums, ko pārtrauc tikai ziņu izlaidumi. Valoda, kas bērnībā bija tilts, tagad kļuvusi par barjeru, ar ko sadzīvot. Vairogs un solījums. Man ir 22 gadi. Sēžu pie mācību galda valsts finansētā studiju vietā, kur lekcijas un diskusijas izskan latviski. Tā ir privilēģija, ko bieži vien pieņemam kā pašsaprotamu, aizmirstot, ka arī tā ir izcīnīta. Manai mammai skolā vēl nācās mācīties par PSRS 15 draudzīgām republikām un tautu vienotību, kuras pamatos iemūrēta krievu valoda. Šodien mana pasaule elpo citādi. Es runāju, sapņoju un strīdos latviešu valodā. Kad sēžu pie viena galda ar saviem mīļajiem, šis galds šķiet neierasti smags, jo zinu, ka tūkstošiem manu vienaudžu kaimiņos sēž ierakumos, cīnoties par savas valsts brīvību un tiesībām uz savas dzimtas mājām. Šī apziņa man liek raudzīties uz valodu kā vairogu. Vēlos, lai ik viens, kurš izvēlējies dzīvot Latvijā, cienītu un godātu mūsu valodu un prastu vai mācītos tajā runāt, jo tā ir šīs zemes sirds. Cienīt to nozīmē cienīt mūsu tiesības pastāvēt. Šodien, sēžot pie viena galda ar savas dzimtes rēgiem, mēģinu saprast, kā šo mantojumu nest tālāk, kā nejusties vientuļai šajā cīņā. Mana eseja ir tosts pie jautājuma klātā paudžu galda. Es paceļu glāzi par tiem, kam nācās klusēt zem klētsdēļiem, par tiem, kam bijis jāmeklē jaunas mājas svešumā, un par mums, kuriem tagad ir jāiemācās sēdēt pie viena galda ar savu pagātni, neļaujot tai mūs salauzt. Šajā laikā sēdēt pie viena galda nenozīmē tikai dalīt maizi. Tas nozīmē arī dalīt atbildību par to, lai šis galds vairs nekad nebūtu jāizjauc dēļos, ar ko drupu vidū kurināt krāsni.